noteicošais skaitlis 4. Ļaudis, kuru noteicošais skaitlis ir 4, tie ir mājas un valsts aizstāvi. Ja viņi uzauguši ir pozitīvā vidē, šie cilvēki ir absolūti uzticami, un viņu domas nav tik viegli mainīt. Viņi veido pasaules sistēmu un kārtību, ir apveltīti ar kritisku prātu, apķērīgi, nemiera un ambīciju mākti. Iztiku viņi pelna smagā darbā parasti, ir dzimuši tādi krājēji, taupītāji, un sastopami tādu sīvāko strīdu virpulī un arī tādu aktīvistu un protestantu vidū. Šie cilvēki veido biznesa apvienības, organizē un vada. 4 vadītie individi ir praktiski, un tā kā darbs ir cilvēka dzīves pamatā, viņi ir ļoti praktiski un arī tādi darītāji, un arī bieži vien fiziska darba darītāji. Skaitlis 4 saistīts ar spēju analizēt, diskutēt. Tā vadītie ļaudis ir ļoti pozitīvi un vēlas noskaidrot itin visam jēgu. Viņus nav viegli ietekmēt ar vārdiem, viņi ir nosvērti un reti, kad ļaujas sentimentam. 4 cilvēki nebaidās strādāt paši un mēdz sasniegt savu iekšējo spēju pilnību. Un uz viņiem var tiešām paļauties. It sevišķi viņiem ir piemīta organizātora spējas, viņi ir ļoti izturīgi un ļoti atbildīgi, kā teikt, attiecās pret darbu. Tātad izturīgi un ar tādu pienākumu sajūtu un praktiskām lietām šie cilvēki visu izvērtē no loģikas viedokļa. Un parasti pieprasa tādu nepārprotamu, precīzu izskaidrojumu vai interpretāciju. Īstenais skaitļi 4 cilvēks parasti darbojas ar prātu un ar rokām. 4 nozīmē konstruēšanu, būvniecību, darbu un pakalpojumus. Un tam piemīt stabilas un smagas zemes līmeņa vibrācijas. 4 ir kārtības, likumības, sistēmas, vidēja līmeņa vadības, nosvērtības un arī līdzsvara skaitlis. Tāds kā galds ar 4 kājām, ļoti stabils. Un skaitlis 4 rada tendenci smagi strādāt, palikt vienā iebrauktā risē ilgstoši. Ilgstoši nemaina viņi vidi. Parasti tas nozīmē, ka šie cilvēki ir ļoti uzticami labi draugi, kas piesaista labas iespējas, tomēr tie, kas atrodas pārlieku spēcīgā skaitļa ietekmē, iniciatīvas trūkuma dēļ nevienmēr izmanto šīs priekšrocības. Tomēr, ja dzimšanas datumā ir tikai 1,4 un to stiprina, piemēram, citi matricas skaitļi, kas sekmē progresu, tāda veiksmīga dzīve ir garantēta. Tur būtu jāpapēta smalkāk. Brīdinājums. Tiecoties strādāt pārāk daudz, skaitļa 4 ietekmē esošie mēdz atstāt novārtā tuvākos cilvēkus, un viņu tieksme turpināt darbu ir tikpat stipra, ka viņi varētu pat neprast arī vispār atpūsties. Un 4 cilvēkiem būtu ieteicams izbaudīt brīvdienas, kaut vai tikai nedēļas nogalē. Tas palīdzēs stiprināt attiecības un arī, protams, stiprināt savu veselību. Tie skaitļa 4 ļaudis, kas neņem vērā šo padomu, var saskarties ar tādu ļoti stipru apdraudējumu gan laulībai, gan attiecībām, līdz atsvešināšanās vai pat līdz laulības šķiršanai. Tas jāņem ir vērā, jo ja viņi pilnībā koncentrējās vienīgi tikai uz darbu, tad garantēts, ka attiecības izjuks. Vīrieši īpaši. Vīriešiem īpaši ir jāpiedomā, 4. Šis skaitlis dod, protams, spēku, vitalitāti fiziskajam ķermenim, un tā paspārnē esošie tiešām ātri
ļoti atspirkst, atgūstoties pēc slimībām, ja, un ļoti ātri atgūst spēku un mundrumu. Tādi fiziski izturīgi un spēcīgi cilvēki parasti. Skaitļi 4 cilvēki ir tāds tirdzniecības mugurkauls, ja? Tomēr citā veidā nekā ļaudis, kuru noteicošais skaitlis ir 8. Citi var nākt un iet, bet četrnieka pārstāvjiem par četrnieka pārstāvjiem mēdz teikt tā, viņš atjaunoja manu ticību cilvēcībai. Ja? Stabils, uzticams, drošs, tādi vīrieši ļoti uzticami vīri, ļoti stabili, viņi noteikti centīsies apgādāt savu ģimeni, nodrošināt labus apstākļus šai ģimenei, ja? Protams, viņš izdzīvo plusā, jo neaizmirstam, ka katrai enerģija ir arī ēnas puse, par ko parunāsim citos video. Ētā!